lūk, es iekšā. Aplī. Un mēģināšu tev izrakt šitos dubļus, kas te bija. Kā te izskatās. Jāuztais mūsu smukāk atvedīs vēl bišķēm. Iekārtošos un iztīrīšu tā vidu. Te būs tranše. Jāpabraukā turp šurp, jo sagriezties nevarēs un dampersti iebrauks iekšā, tad es te varēšu viņam sakrāt. Arī samest ārā. Samest ārā un pēc tam iekraut. Es iekraušu uzreizā. Stop. Tā.
ka tie trubas penāļi atvestī, kur vilksies cauri tie gofras, kur vilksies cauri kabeļi. Tādus mēs ieraksim un atstāsim, un tad elektriķi atraks kabeļus līdz šejienai, tad viņi ievadīs tur iekšā kabeļus. Tās tam darbiņš var. Vēl šis jāiekrāj, tad viss iztīrīts. Baigi labs rotors noderš tādās arī šavās vietiņās, tev nav daudz vietas, kur apgriezties no šī viena punkta. Es savāds sakasīju šeit, atbrīvoju zem sevīm vietu un tad iebraucu šeit, nostājos. Var iekraut. Viss, nevajag pārvietoties. Vajag forši šādi ērti pagriezt un kasīt no sevīm to materiālu. Parasti jau, kad ar parasto kausu ņēma, tad visu laiku to materiālu sevīm vērts, tad parasti aizrauj kaut kādu bedrīti. Tās bedres ņemt. Šeit apakšā izšķēmba. Nav forši. Arī bedri, lai savāk dubļas. Šī opcijā, kā man ir ar rotoriņu, baigi forši. Viegli savākt no vienas vietas, nav nekas tev jāpārvietojās. Baigi ērti. Savāk šito un jārok būs trančē. Atbrauks ģeodēzes, izpraudīs, kur tā trančē īsti ir. Pēc kurienēc tā būs jārok. Šien ūdens apakšā būs akā, runs ūdens. Tā gaidam, kad brauks cilvēku un raksim trančē. Nu, ko sāku rakt trančē? Vajag tā trančē tur uz to centru. Šādu no ārpuses iesāku un pēc tam braukšu iekšā un aizrakšu līdz vidum.
šai rakšana arī. Ar rotoriņu bišķi šaurāk kausiņu vajadzētu, jā. Kas tev vieglāk būs tev tam kolonām izmanevrēt. Cerams, ka vajag daudz ūdens nebūs. Tās visas malas sāk brukt iekšā. Tad ir nav foršiem.
tāds te ir. Šitā tranšeņa foršvītī. Jā, no sāna ir, to ir grūtāk rakt, bet izrakt var. Ka būtu tas parastais kaus, tad vispār tur būtu jādomā, kā tur mocīties, darīties. Šitā ieslīp visu laiku, rakt un beigas nevar. Tā kā tā, baigi ar tā rotori, jā. No, tagad viņi liks tās gofras iekšā, savilks pasīm, striķus un atradīs to centru atkal. Kur ir centrs. Un liks tās gofras un mēs bērsim ciet. Ar smiltiņu lietēs un darīsies. Un pēc tam atkal šķempu un tad sākšu pildīt to vajadzīgo virsmu šķempu. Vajadzīgo līmeni šķempu. Tā te būs. Iespēja arī parādīt to izlīdzinošo kārtu, kas ir iebetonēta. Tāda izskatās. Tagad visi tie betonu uz kolonnām, kas ir tie visi jānodauz nost. Tad viņi sāks iet armatūru uz augšu. Var redzēt, kā darbojās vīri. Kā daudz nost to betonu. No, tā būs viņa veka smuki nodauzīti, ka viņi te pabeigs. Parādīšu, kā tā izskatās. Tur jau gatavs. Pa vidu reku tas ir tāda dzelža stieņa salikta, kur tā turbīna skrūvēsies klāt augšā. Un tad rekur no tās augšas līdz lejai būs betons, tāda sēna liela. Tāpēc tās tas pasākums izskatās. Nu, lūk, kā tā izskatās. Viss smuki nokalts. Visi tie betoni. Baigā konstrukcija. Nu, lūk, reka ir nākošais posms šai turbīnai.
Šādi izskatās, ka ir sasieta armatūra un gatava betonēšanai. Tur augšā tās tie garie stieņi, kur skrūvēsies klātiņi. Tā izskatās viena dzelža, viens no vienas vietas. Tad te iebetonē visu betonu un pēc tam viņi vēl apbarās tā turbīna. Parādīšu, kā izskatās, kad ir apbērta jau. Lūk, neapbērta turbīna. Tā kā lidojošais šķīvīts izskatās. Šeit var redzēt, kā turbīna ir apbērta. Te priekš atstāta vaļā vēl. Un te, kur apbērta abas sāni un aizmugure. Paliks tik ārā tas tornīts, kur stiprinās turbīna.